Ik viens cilvēks, neatkarīgi no vecuma, dzimuma un nodarbošanās, ir spējīgs paveikt dažādus uzdevumus, kāds labāk, kāds sliktāk, un tas ir pieņemami. Šodien esmu izaicinājuši divas personības, lai saskatītu viņu kopīgās un atšķirīgās šķautnes, stiprās un vājās puses. Edvards. Iespējams, jau esi dzirdējis viņa balsi Latvijas radiostacijās. Edvards ir latviešu country, pop country dziedātājs un dziesmu autors. Agnese apguvusi klavierspēli, nodarbojusies ar vieglatlētiku un ieguvusi bakalaura grādu starptautiskajā mārketingā un reklāmā. Vada programmas Erasmus Plus projektus un publicē videoklipus sociālajā mēdījā TikTok, tostarp par ikdienu laukos Latgalē. Kā Edvardam un Agnesei veiksies mūsu sagatavotajos uzdevumos? Esiet sveicināti, dārgie skatītāji! Man sauc Edvards Razdiņš. Es esmu Agnese, un tu visticamāk mani pazīsti kā meiteni no laukiem. Es esmu mūziķis, esmu muzikants, un daudz arī man uzskata par šlāgeru dziedātāju. Bet es vienmēr sev pozicionēju kā country dziedātāju. Ikdienā es veidoju saturu par laukiem un dzīvi laukos, bet šobrīd es studēju Rīgā un rakstu savu bakalaura darbu. Pirmais uzdevums. Atmini mītisko varoni vai leģendu attēlā. Bērnībā man ļoti patika leģendas un mīti. Patika visas leģendas, kas saistītas ar pilīm, un man vienmēr likās, ka pilīs spokojās princeses. Šobrīd var vaļā pirmo lapu un skatos, ko mēs varam ieraudzīt. Tātad, lūk, mums šeit ir skāsts šāds izskatīgs vīrietis ar zobenu rokās. Un viņš šo zobenu ir iecirts akmenī. Un tātad mans uzdevums ir pateikt, kas šeit ir attēlots. Lūk, šī ir sarkangalvīte un aizmugurē ir divi musketieri. Īstenībā ir dzirdētas līdzīgas leģendas ap šo, bet man uzreiz nāk prātā Disneylands Francijā, jo tur ir iespēja izvilkt zobenu no akmens, bet es tiešām nezināšu, kas šī ir par leģendu. Grieķija. Varbūt Anglija? Jā, es trāpīju? Oh my god. Lūk, šāds puspliks vīrietis ar zobenu rokās un ar galvu rokās. Man mākslas vēstures skolotāji jo es tiešām, man nav nejausmas. Tas ir, protams, neviens cits kā Benventuvs Celeīne kaut kāds. Es domāju, ka Grieķija. Viss ir tikai no Grieķijas nācis, bet tā laikam medūza ir, jā. Mākslas vēstures eksāmenā noteikti bija šī bilde, un es noteikti zināju, kas tas tāds ir, bet jā, vairāk par to, ka tas nāk no Grieķijas. Es taču nezināšu. Persejs. Es teikšu atklāt, šī ir absolūti pirmā reize, kad es dzirdu tādu vārdu persejs, bet noteikti liekas aizraujoši un papētīšu pēc tam vairāk. Šeit mēs redzam kādu vīrieti ar koku un mazu bērnu. Ir tā Ainaram Mielavam ir tā dziesma pārcēlājs. Stāv vienā krastā pārcēlājs un... Man bija jāpaškirsta vēstures grāmata, bet man liekas, ka šis ir Lielais Kristaps, kurš visus nes pār upi. Jej, es kaut ko zinu. Lielais Kristaps. Man jau ir bail, kas tur tālāk būs. Es taču nevienu nezinu, izņemot Lielo Kristapu. Un šeit mēs redzam kādu muskuļotu vīrieti ar kaut kādu āmuru rokās, kurš taisās darīt pāri citiem cilvēkiem īstenībā. Vai arī varbūt viņš cīnās ar ļauniem. Izskatās pēc zeva. Šausmas. Kaut kāds pērkondievs vai kaut kas tam līdzīgs. Un šis ir... tas ir Obeliks. Protams, ka no Grieķijas. Tas, protams, ir Tors, un es, protams, to atkal nezināju. Kaut kur viņus esmu Rīgā, manuprāt, redzējusi. Tas pie brīvības pieminekļa? Lāčplēs. Tas ir Lāčplēs? Lāčplēs? Tad, kad esi kaut ko redzējis personīgi, tad ir bišķi vieglāk. Nākamais uzdevums. Pabeidz iesākt to sakām vārdu. Es jau vienu zinu. Ir tāds fantastisks sakām vārds. Nedaudz augstāk pa savu pakaļ. Šī pirmā reize kādā pusgadā, kas viņu pasaka, bet tad es dzīvoju pēc tāda principa. Es nelietoju ikdienā nekādus sakām vārdus. Neaizber veco aku, kamēr... Kamēr tā jā. Vēl ūdens. Droši vien oriģināli būtu jābūt, kamēr nav izrakta jaunā vai kaut kā tam līdzīga, bet
Lauku stāsts nebeidzās, bet neaizrokam akas, kamēr nav izrakti dziļurbumi, ja, draugi. Savādāk draugi nebūs labi. Mums laukos ir dziļurbums un aka. Labāk, lai ir. Dubults nekad neplīst. Vot mans sakām vārds. Dubults nekad neplīst. Cilvēkam labi, kamēr viss labi. Cilvēkam ir labi, kamēr traktors brauc. Jo tad, kad manam tētim traktors nebrauc, tad ir galīgi slikti. Savus dzīves svarīgākos vārdus mēs paliekam nepasacījuši. Edvards Straziņš. Savus dzīves svarīgākos vārdus mēs aizmirstam. Ko skolā noslinkosi, to dzīvē nezināsi. Šito es atstāšu, bet es nezinu, vai tam ir tā jābūt. Ko skolā noslinkos, to dzīvē nožēlos. Ziemā tais rats, vasarā kamans. Ziemā tais rats, vasarā kamans. Ziemā taisi ratus, vasarā. Es zinu, ka ziemā jātais šūpols un vasarā tās, ar ko bērni šļos no Slītkalniņa? Ragavas. Mana versija būs šāda. Ziemā taisa ratus, bet vasarā ar tiem brauc. Jo ziemā jau ar ratiem tu nepabrauks pa sniegu. Ziemā tev vajag ragavas. Kad pirmā pavasara diena nejauka, otrā vēl nejaukāk. Kad pirmā pavasara diena nejauka, gan jau tad Jāņos līs vai kaut kas tam līdzīgs. Kad pirmā pavasara diena nejauka, tad Agnes nejauka. Viss, man nav labāka doma. Nav nekā, kas demotivētu vairāk kā slikts laiks. Kas tas par štruntu pirmā pavasara diena nejauka? Šas. Tātad, principā, šajā brīdī manās rokās liels spēks, jo es varētu principā izmainīt visu mūsu dzīves ar jaunu sakām vārdu īstenībā. Šī lielā atbildība, es nevaru nošaut greizi nekādā gadījumā. Ja ārā līst, tad ārā labāk nelīst. Kaut ko tādu jūs vēl savā dzīvē nebūsiet redzējuši, kaut kas tik fantastisks un labs. Tātad, ļaujiet man nolasīt. Kad dzīvē sūdi, paskaties uz rūdi, dzīvo viņš uz pilnu krūti, neatskatās uz dzīvu grūtu. Paldies. Jā, parakstīšos pat apakšā īstenībā. Cik labi mūsu varoņi spēja atpazīt putnu skaņas? Saklausi un atmini. Labi, mēģinam. Vispār es zinu, ka strazdi diezgan smuki nedzied. Tāpēc tas ir patiesībā diezgan liels brīnums, ka šis te strazdiņš tīri sakarīgi dzied. Kuku. Tā ir pūce. Nē, ir laikam dzeguze. Dzeguze. Nu, laukos tāda skaņa visu laiku ir. Un mēs sakam, cik dzeguze reizes nokūkos, tik gadus vēl dzīvosi. Jūs zinājāt, ka nevar klausīties, kā dzeguze kūko, ja kabatā nav naudas? Tad nebūs naudas. Dzeguze. Jā. Kūko, kūko, dzeguzīte, kūko, cik tev tīk. Pum, 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 pum. Ču. Man tagad viss mešs šitā iet uz riņķi, bet es nezinu, tie ir kaut kādi strazdi vai... Nē, tie ir mazāki putniņi, vai ne? Tie ir kaut kāds zīlītes vai... Es pat, šo pat nevaru atdināt. Tas viennozīmīgi bija kaut kāds mazs putnis. Tā ir zīlīte. Tā nav zīlīte, bet kaut kas arī tāds maziņš. Tā ir bezdalīga? Ok. Šis skan tāpat kā iepriekšējais gandrīz. Čiep. Izklausās pēc cālīšiem. Čiep. Es tagad griežu galvā kādas putnas, es vispār zinu. Es esmu tik dusmīga uz sevi, ka es nezinu. Tāpēc, ka man reāli tik daudz putnu ikdienā ir apkārt, bet es vienkārši nekad neesmu interesējusies, kas tie ir pa putniem. Čunčiņš! Kā var tādu nosaukumu zināt? Čunčiņš! Dzirdi to skaņu, tas ir čunčiņš. Viņš dara čiep. Savā dzīvē, ka neko tādu nedzirdējis. Manā vārdkrājumā nemaz tāds vārds neslēpjas, lai es būtu spējīgs atbildēt uz šo. Tagad es zināšu, čunčiņš, protams. Tādi zvēri Latvijā dzīvo. Šis putnis ir liels. Viņš izklausās liels. Man šķiet, ka viņš dzīvo purvā. Tā kā robots skanēja no kaut kādas filmas. Izklausās tā kā tu paņemtu zāgi un viņu locītu.
Tā ir tikai mērkaziņa. Kurš to var zināt? Jums te Māris Olte bija jāaicina. Nevis mani. Savā dzīvē tādu neesmu dzirdējis. Tāda vispār ir Latvijā putni? Tāda ir Latvijā putni. Kaut kur Latgalē droši vien dziļos mežos. Tik daudz skaņu vienam putnam. Tādā. Kā lakstīgala sirds mana dzied, ik vakaru, kad sāp. Paskiet, ka vēl nav pareizi. Ir pareizi. Tāda lakstīgala. Lakstīgala? Bieži vien ir grūti atpazīt tās starp visu, tad, kad ir daudz putnu apkārt. Un tad tu tāpat tās pat iedziļinoties, mēģinot iedziļināties, beigi neatšķir. Noslēguma uzdevums. Kā sevi redz Edvards un Agnese? Ok. Bet viņas, kāpēc ir ūdens priekš dzēšanas vai priekš krāsām? Priekš krāsām. Tīru paleti ir tik patīkams sasmērēt. Man liekas, ka te ir pieredze tie visā. O, jā. Balk, nopilies. Nevar visu paleti. Tur... Īstenībā, tad man būtu tā nav slikta ideja, tā padomā. Es zinu, ka vienu brīdi es gribēju kļūt par atkritumu izvedātāju. Tagad tas pat nav joks, ja? Kāpēc? Tiešām, es nezinu, laikam, zinu, kā parasti jau bērniem ir kaut kāds tur. Visi grib kļūt vai par kaut kādiem policistiem, ārstiem. Man bija, cik es sev atceros, tad man bija tikai kaut kādi divas vēlmes. Viens bija par to miskastes izvedātāju, un otrs gribēja būt mācītājs kaut kādā brīdī vēl. Oh my God. Jā. Wow, interesanti izvēle. Kā ar tevi? Ja godīgi, es gribēju būt dziedātāja. Reāli ļoti. Es zināju, kas es negribu būt. Kas tu negribi būt? Skolotājs. Man liekas, šī profesija ir ļoti nenovērtēta. Es par skolotāju vēl salīdzinoši nesen gribēju kļūt. Par gitāras skolotāju? Tas es arī biju. Es biju gitāras skolotājs, bet es gribēju kļūt latviešu valodas skolotāju. Bet tagad tavs galvenais plāns ir dziedāšana. Tieši tā. Ja man vēl būtu sapnis, gribētu strādāt Latvijas Rādio 2. Kāpēc tieši Rādio 2? Man liekas, ka man labi sanākt. Es varu nostādīt savu balsu priekš tā. Sveicināt radio klausītāji. Radio ēterā Viļņos šobrīd runā Edvards Strazdiņš. Jā. Labi, tu tagad mācies par marketinga speciālistu. Marketinga speciālists. Kā tu domāji, ka kaut ko tādu gribētu? Jo es sapratu, ka es negribu būt tikai cilvēks, kurš montē un kurš filmē, bet es gribu saprast, kā to reklamēt, kā piesaistīt tam uzmanību. Es jau nedomāju vispār. Zini kā, man patīk tās teiciens. Neviens nav perfekts, bet ja tu brauc ar Audi, tu esi tuvu tām. Tas ir, kas no kuram perfekts. Es domāju, ka tāda perfekta cilvēka nav. Vienkārši, ja tu atrod kādu otru cilvēku, kurš tev spējīgs pieņemt ar visiem saviem trūkumiem, un kur acīs tu esi perfekts, tad kādam cilvēkam tu esi perfekts cilvēks. Man arī liekas, ka tā kā perfekts cilvēks īsti nepastāv. Tagad drīzāk ir tā tava uztvere par to. Mans viedoklis bija tik labs, ka viņam izdomāja pievienoties. Labi, ir cilvēki, kur domā, ka viņi ir perfekti. Un ka labāk nav. Manuprāt, diezgan sekli tā domāt. Tik ļoti abrīnoju, ka cilvēkiem ir pacietība. Ir īpaši abrīnoju skolotājus, kam ir pacietība. Es nezinu, ko es abrīnoju. Es nezinu. Es tā neesmu domājis par kaut konkrētu īpašību, ko es abrīnot. Es reizēm spēju abrīnot cilvēku kaut kāds talants, ko viņi spēja. Nē, vispār nē, labi, es tikko izdomāju gan. Es abrīnoju cilvēkus, jo ir ļoti reti tādi cilvēki, kurš spēj tiešām fantastiski runāt. Bez liekvārdiem un ļoti tieši precīzi un bez visiem un Un es personīgi Latvijā, es zinu, ka tā māk Pauls Tīmrots runāt. Es vienmēr sabrīnos, kā viņš spēja runāt. Tā ir īpašība, ko es varu abrīnot tiešām. Es domāju, ka var pastīties uz šo bildīti un nevienam neradīsies jautājums, kas šis ir par cilvēku. Piezīmēsim vēl kaut kāds detaļas, bet pagaidām tā tad, lūk, mati kaut kāda tāda līdzīga viņa ir, jā. Man ir pamats. Labi, varbūt. Kas? Manējais nav tik māksliniecisks, cik tavējais, bet... Bet man liekas, tieši tev ir tāds mūsdienīgs. Man arī karikatūras zīmēt. Kādreiz man arī ļoti patīk, ka es biju mazāks. Es daudz zīmēju karikatūras. Neko pielikt, neko atņemt. Normāli, tu jau pabeidzi. Tadām! Man ir nepabeigts darbs. Tātad tas, ko es spēju ieraudzīt no tavējā, ir tātad visticamāk tas kaut kāds magoņu lauks varbūt. Bet tikpat labi arī tas varētu būt ezers. Un tā varētu būt zāle. Ne, tās ir debesis domāts. Jā. Tev ir karikatūra stilā, man liekas, riktīgi stilīgi, mūsdienīgi.
Tas ir tāds mūsdienīgs mākslinieks. Paldies, Edvard un Agnese! Jūsu pašportrets ir saglabāts cilvēks JPG formātā. Uz tikšanos nākamreiz! Atā!